Esiet sveicināti piektdienas pēcpusdienā, piektdienas vakarpusē, kā nu kurā brīdī jūs skatāties mūsu raidījumu. Šis ir ziņu top 5, mani sauc Egils Zariņš. Esam aizvadījuši pirmo darba nedēļu jūnijā. Tā ir bijusi diezgan piesātināta ar vienu politisko notikumu. Ar to jau pilnīgi pietika, lai mēs teiktu, ka tas ir bijis arī pats svarīgākais notikums, taču visi procesi jau vēl pagaidām arī joprojām notiek. Mēs esam atraduši 5 tematus, par kuriem parunāt plašāk ar mūsu studijas viesi. Mēs parasti aicinām šeit studijā viesus cilvēkus, pārsvarā politiķus vai kas seko politiskiem notikumiem, kas kādu viedokli var pateikt par to, kas notiek par šiem tematiem, ko esam izvēlējušies. Īsāk sakot, gribam informēt, un lai jums pēc iespējas vairāk ir viedokļu, tad pēc tam paši arī secināt un izdarat savus secinājumus, kā raudzīties uz vienu vai otru lietu. Šodien pie mums studijā nav politiķis, bet cilvēks, kas darba dēļ seko noteikti politiskiem notikumiem ļoti līdz katru dienu. Žurnālists, mans kolēģis, no Neatkarīgās Rīta Avejas galvenā redaktora vietnieks Juris Paideris. Labvakar, Juri. Labvakar. Mēs, protams, ka runāsim par šo svarīgo notikumu, kas bija trešdien. Tur jau vēl daudz kas būs mainījusies, acīm redzami, kaut vai ministrs ies prom drīz vien tas, kas tagad par prezidentu ir ievēlēts. Tur jau arī kāds būs jāliek vietā, bet sāksim mēs ar kādu citu notikumu, kurš, diemžēl, ir bijis traģisks ļoti, bet tās atskaņas vēl atnākušas un nāks, laikam, līdz ilgu laiku. Nu, ja runa ir par šo Zolitūdas traģēdiju, tur Saeimā izmeklēšanas komisija, starp citu, joprojām darbojās. Es gribu varbūt sākt pirms par šo dienas to jaunumu runāt. Kā tev šķiet, vai šī izmeklēšanas komisija Saeimā kaut ko arī panāks? Vispirms ir tas, ka es domāju, ka Zolitūdas traģēdija lielā mērā atsedza atsedza sistēmu, kad galvenais ir veidot mehānismu, kas ģenerē peļņu, un pārējās lietas šķiet mazsvarīgas, un savukārt, teiksim, normas, kas traucē peļņas gūšanai, tiek upurētas, atmestas kā nevajadzīgas. Un jāsaka, ka, piemēram, arī vērtējot to, kas tur ir noticis, ja, faktiski tā, ka šeit ienāk ārvalstu investors, kurus visi tā sauc un aicina, ja, viņš izvēlās vislabāko, visrespektablāko būvnieku, viņš izvēlās visrespektablāko, labāko tātad arhitektu, biroju un tam līdzīgi. Un beigās sanāk, ka viņš ir tas, kas tur pie visi vainīgs, kurš tur tagad, ja. Un jāsaka, ka arī pieeja, kas valstī tika īstenota, ja citās zemēs notiek šāda mēroga traģēdijas, tad tomēr tie likuma panti tomēr ir citi, tad ir piemērot lieta par masu slepkavību. Prezidents jau tā kaut kā arī deva zīmi. Dienvidkorejā un cita vieta, un tā ir masu slepkavība. Ja tu neproti aprēķināt kādu kopņu slodzi, vai arī ja tu pieļauj tādu bezatbildību, ka tu teiksim, paraksta papīrus, kopnes, kas nespēja turēt pat normālu sniega segumu, ka viņām tur virsū varēs būvēt gaisa dārzus, ja? Tu parakstīji, principā, tu faktiski pieļauj masu slepkavību. Tāpēc bija cerības, kad Saeimas izmeklēšanas komisija vismaz dos šādu politisku vērtējumu, bet izskatās, ka tur drīzāk tas ir tā ir platformas sevis parādīšanai, sevis izrādīšanai, tādas vieglas popularitātes gūšanai. Un brīžiem arī, kad dažs labs iedomājas, ka šāda parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tāda cirkus arēna, kur var demonstrēt kumēdiņus. Bet tā šodienas ziņa ir tāda, ka tā ēka, kas blakus tur stāv, es braucu tur nesen garām, tur, protams, no tām drupām vairs nav nekas palicis, bet tā ēka, kas it kā bija domāta kā dzīvojamais nams, tur stāv, ir šobrīd tā kā A kategorijas grausts iedots šai ēkai status, kas nozīmē, ka ēka ir konservēta, bet faktiski apdraud apkārt esošo drošību, bet tur cilvēki tomēr kaut kādu naudu ir izlikuši, kas tur gribēja dzīvot. Ko darīt ar viņiem? Šeit ir tas, ka ir īpašnieks, kas to visu ir uzcēlis. Reāli tā ir liels traģēdijas vieta, kur varbūt tās kaut kas cits būtu. Un otrs, jāsaka, ka šajā brīdī, ja kāds tur vēlas dzīvot, ja,
nu, tad tas, jāsaka, ir stipri dīvaini, jo galu galā tā vieta ir ieguvusi tādu nepārāk jauku auru, ja mēs lietot tādu modernu terminoloģiju. Līdz ar to, es domāju, ka gan īpašniekam, gan arī Rīgas domai būtu jātiek skaidrībā. Doma jau saka, Ušakovs saka, tur būs memoriāls it kā ar laiku, bet tikai jautājums ir, ko darīt tādā gadījumā ar tiem cilvēkiem, kas to naudu tur ir samaksājuši, kas viņiem kompensēs to, ka viņi tur nedzīvo. Tāpēc jau arī būtu bijusi, teiksim, būtu bijis labi, ja tiktu noteikti korekta atbildība, kas beigās par to ir vainīgs. Un, principā, un nevis man, kā nodokļu maksātājiem, nevis Rīgai, kā pašvaldībai, būtu kaut kas jākompensē tam ārvalstu investoram, kas tur ienāca, bet tiem uzņēmumiem, kuri šādi cēla, šādi projektēja un šādas konstruktīvas aprēķinus veids. Es domāju, ka tiem gal galā būtu jākompensē investoram viņa radītas zaudējumus. Es saprotu, ka Ušakov kungs ne tikai tur Rīgas domnieki saka, ka tur būs traģēdijas vietā būs memoriāli. Es domāju, ka tā būtu arī pareizi, tā būtu piemiņas vieta, jo tur tomēr tas ir pārāk daudz cilvēku gājuši bojā un neko citu tur laikam arī darīt tajā vietā nevarētu. Ko mēs virzamies tālāk pie 4. vietas, esam tikuši tas arī par Rīgu un par Rīgas zaļumu. Varbūt, ka tieši tas ir vainīgs pie šī temata. Traģikomiski jau, protams, varbūt mazliet par ko mēs runāsim, par šiem te dzīvniekiem ar šo te šausmīgo purnu, kas te izskatās jau diezgan. Jā, bet ir cilvēki, kas arī saskārušies šitā te uz ielas, tepat Rīgā, vai ne? Ejot ar suni pastaigā, bladāts, tev pēkšņi kaut kāds meža kuilis nāk un ar tevi sāk sveicināties pēdiņās runājot, ja? Joprojām par to tiek lausti šķēpi kaut ko darīt, kaut kāda komisija tiek veidot Rīgas domē, sauksies Medību koordinācijas komisija, bet problēma joprojām esot aktuāli. Cūks, viņi sāk saprast un adaptēties Rīgas apstākļiem, viņas jau sāk palikt kārtīgas, esot pamanīts turpat Juglā, ka gaida, ka bez mazliet mašīnas pabrauks garām un tad iet pāri pa ielu. Sāk jau par pilsētniekiem pārvērsties. Es saprotu, ka tas ir mazliet smieklīgi, bet principā nav jau īsti norma. Un āļiņi bija kaut kāds ālums, bija kaut kur pagājuši. Divi, kaut kur vakar. Pasaules ziņu lentās iekļuva Rīgā. Vakar vai ne Rīga. Kas satrakojušies āļņi skraidē. Jā. No vienas puses tā kā zaļa mēs esam, meži te pat tuvu, viss daba vai ne, tas harmonija un tā tālāk. No otras puses, nav jau vietas šādiem dzīvniekiem Rīgā. Jaunievēlētais prezidents arī teica, ka viņš arī izvīras tādu zinām mēķi padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē. Un tas, kas notiek, liecina, mēs vispār tā kā... Sākam ar Rīgu! Nē, varbūt ironizēt, un es jāsaka arī neatkarīgās slējās ironizēju par to, ka cilvēki masveidā aizbrauc, tātad arī no Rīgas iedzīvotāju skaits samazinās. Un tad, protams, uz šī fona tāds zvēri jūt, kad atbrīvojās telpa, un tad viņi cenšas pirmie, kas ieņems labākās vietas, kur... Jā, bet no otras puses, es domāju, ka te ir vairāk apstākļi. Jā. Protams, var arī kaut kādas tur vilkt paralēles, ko laikam tur Nils Ušakovs ir minējis par to, kad tur manevru rīkošana izbiedē zvērus, un tā viņi tur kaut kur dodās. Es domāju, ne tikai manevru, es domāju arī tas, ka Rīgas apkārtne ir pārvērsta par sapņu ciematiņu, kas jau pabeigti un kur jau kaut kas ievācās, kur arī notiek darbība. Un lielā mērā šī transformācija samazināja to iespējamo telpu. Un līdz ar to tad arī tiek izcirsti, brauc garām pa dažiem ceļiem Jelgavas virziens, kur kādreiz bija mežs, tagad tur ir celmu tāda, tātad viss ir, saka. Es domāju, ka šādas pārmaiņas aizbiedē dzīvniekus no, teiksim, ierastās vietas. Turklāt viņi vairojās, viņiem vairs tā ierastā vieta nesagādā pietiekami barības bāzi. Viņi dodās meklēt citur, kur sagādā. Un tā, ka viņi tiek pie Rīgas miskastēm. Laime. Jā, viņi tur izrādās, un ne tikai tur. Un arī kapos, un vēl, kur ir laba barības bāze. Un līdz ar to tad, protams, var cīnīties, iesēdinot taksometrā šos nelūgtos viesus, aizvedot pie Salaspils, izlaižot, lai viņi skrien atpakaļ. Ja tiešām vēlas cīnīties, tad acīm redzot, ir tās senākās metodes, kādā veidā ierobežot skaitu, zināmā mērā, tas ir iespējams vienīgais risinājums. Man jau vienkārši mazliet tā, es nezinu, kaut kādai jau kārtībai ir jābūt, ja tagad ir, Rīgas doma izveido medību koordinācijas komisiju. Tur nāk cilvēki kopā, sēž kaut ko lēmi. Mazliet komiski. Uz ko jāvērš uzmanību tas, ka šie nav draudzīgi dzīvnieki. Tīpaši, ja viņi ir lielie zvēri kopā ar mazuļiem.
viņi var būt ārkārtīgi bīstami agresīvi, un ir īpaši, teiksim, īpaši bērniem, kas var nesaprast dzīvnieku, kuri pieraduši kaut kādās no dažādām multinēm redzēt, ka dzīvnieki ir tad ļoti draudzīgi, mīļi un labsirdīgi. Un šajā gadījumā tomēr es domāju, ka kamēr šie draudi pastāv, tie jāņem vērā visiem, kas plāno aktivitātes Rīgas mežos, parkos, tas var būt arī pietiekami bīstami. Var sanākt savdabīgas tikšanās arī šajos parkos. Jā, bet es domāju, ka to lopiņu jau nav tik daudz, nav tā kā zvirbuļu Rīgā, ka tu grūti būtu no viņiem vaļā tikt. Tomēr tā 20, 30, 40. Bet man atkal šķiet, ka, ja teiksim, tāds Rīgas doma beidzot, izdomās stingri un samazināt skaitu, es domāju, tūdaļ parādīsies kāda sociāla kustība pret Ušakovu, sagulsies kā gulši, neļausim tur atšaut meža zvērus. Skatīsimies, jā. Tāpēc viņi tā ļoti piesardzīgi, ja tur tā kaut kā uzmanās. Varbūt, ka taisnība tev, jā. Skatīsimies, kā tad šo problēmu risinās Rīgas doma. Rīgas domē, starp citu, ir arī citas problēmas, par tām tūliņ arī runāsim. Rīgas domei un es domāju arī drošības policijai un policijai kā tādai, protams, 20. jūnijas pirms Jāņiem sagādās liels galvas sāpes, jo pie mums notiek Eiropraids. Tā vismaz tas es neko nezinu, ka kaut kas būtu atcelts un kaut kas būtu arī mazāk palicis, teiksim, tā ideja par to. Pirmdien Rīgas doma lems par to, kas tad var rīkot kaut kādas akcijas Vērmans dārzā tepat netāli. Jā, tur iet arī traģikomiski, apmēram tā, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ, un tagad, teiksim, anti-globālisti saka, mēs tā kā bijām pirmie, bet Mozaīka saka, mēs bijām pirmie, jo viņiem tur tā kā paredzēts kaut kādas aktivitātes vai kas. Vai tev nešķiet, ka ap šo praidu tomēr šobrīd jau ilgāku laiku, ja ap šo problēmu kā tādu tiek nevajadzīgi sabiezināts krāsas, kas tikai pastiprina homofobiju un negāciju sabiedrībā? Es domāju, ka pirmais demokrātiskā valstī tātad dažādas iedzīvotāju grupas var brīvi demonstrēt savus uzskatus, savu dzīvesveidu, netraucējot citus, viss ir kārtībā. Un šajā gadījumā, es domāju, Latvija ir ļoti labs piemērs, un jāsaka, Rīgas doma ļauj dažādām politiskām kustībām 16. martā. Galvenais, lai viņi tur savā starpā tur attiecīgi tiktu nesadurtos un tas nepārauga kaut kādā vardarbībā. Bet man šķiet, ka šobrīd tā viss, kas notiek ar Eiropraidu, ļoti mierīgi, klusi, neviens neko neplāno. Katoļu baznīca ieteica saviem ticīgajiem šajās dienās vispār atstāt Rīgu, doties uz dievnamiem ārpus Rīgas un neiejaukties visā procesā. Un līdz ar to izskatās, ka skandāli nebūs. Un tad, acīm redzot, tad ir spēki, kas tā nevar tā klusi, ja? Un tad viņi rīkos skandālu, bet šie spēki nav saistīti nedz ar, teiksim, tādiem tradicionālistiem. Varbūt viņi saistīti ar praida rīkotājiem, ka tā ir tāda savdabīga saspēle, kurā lai būtu kaut kas, pa ko rakstīt, runāt, kāda pretdarbība, citādi Eiropa nepamanīs un vairs naudu nedos. Tāpēc... Es tam tikko padomāju par to datumu, tas sanāk 20. tā ir sestdiena, bet tad mums nāk tās garās Jāņu brīvdienas, starp citu, ja? Un es domāju, ka no Rīgas jau brauks cilvēki diezgan daudz prom tāpat kaut kur jau, it kā jau svinēt un ar domu ārpus. Bija viens gads, kad es pat pāris sabiedrībā pazīstam cilvēki, tad viņi izdomāja, ka viņi rīkosies, ka viņi, attiecīgi iestur un metīs ar kaku maisiņiem, tā ir bijis, ja? Jāsaka, tajā laikā tas, ko es arī publiski izteicos, rakstīju, tas, ka pēc tam tā sekoja naudas plūsma, tad es teicu, ik viens kaku maisiņš, kas tādā veidā tiek mests, viņš sagādā kāds 10 000 eiro atbalstu nākamam prātam. Nevajag tā darīt. Principā ir ikviena dažādu uzskatu ļaudis drīkst demokrātiskā valstī demonstrēt savus uzskatus. Un jāsaka, ka šai ziņā Latvijā, es domāju, arī līdz šim tādas pēc tiem gadiem vairs nekādas īpašas tādas agresijas izpausmes nav redzētas. Uz ielas varbūt nav, bet tādā sabiedrībā virmo šī teiksim, ļoti kardinālā dalīšanās par un pret, jā, tur tā pa bītu mēra notika pat kā nav. Principā, ja vieni vēlas deklarēt savu, teiksim, seksuālo orientāciju, tad kāpēc citi, kuriem šī orientācija ir savādāka, nedrīkstētu arī skaļi pateikt, ka viņiem ir šāda? Es domāju, un jāsaka, ka ja tie savādākas, teiksim,
vienzimuma, savādākas orientētas. Ja tie savādākas orientētas ļaudis sāks kliegt, tā kā viņi vairāk, viņi klieks skaļāk. Tāpēc, jāsaka, ka... Tas ir tāds līdzsvars veidojās, es domāju. Nē, es domāju tas, kad tādas skaļas izaicinošas darbības no vienas grupas puses principā var radīt pretreakciju. Tā kā, ja tu nevēlies pretreakciju, tad principā var rīkoties, darboties, bez neizaicinot pretējo pusi, vai neizaicinot oponentus. Tas ir tā kā fizikā, jebkuram spēkam ir pretspēks. Ja tava, teiksim, tev ir vēlēšanās sarīkot jandāliņu, protams, tad ir cita taktika, cita rīcība, un tad, protams, ir... Galvenais tikai iemesls, jā. Tā, bet es domāju, ka jandāliņš, ja mēs skatāmies uz to, uz tādu normālu, tolerantu sabiedrību, jandāliņa rīkošana tieši otrādi. Viņi, manuprāt, virzās uz tādu ekstrēmāku uzskatu veidošanu, nevis uz lielāku izpratni. Tas gan. Nu ko, mēs esam tikuši līdz otrai vietai, un tad mēs arī sākam to raidījumu sadaļu, kas tā kā domāts ir, vērtēsim, kā tad mēs dzīvosim, tad, kad ir ievēlēts jaunais prezidents. Vai arī kā viņš dzīvos, starp citu. Vai tu, Juri, pamanīji, tad, kad bija tās vienīgās priekšvēlēšanas debatas prezidenta kandidātiem, tiem 4 kungiem, tad viņiem bija uzdots jautājums, vai jūs, ka jūs gadījumā ievēlēs, vai jūs izmantosiet šo te Jūrmalas rezidents, kur dzīvojusi gan Vaira Bīķe, gan, man liekas, Ulmans arī, jā, Gunts Ulmans, Vaira Bīķe, Valdis Zatlers. Redz, Bērziņš iesāk tādu tradīciju, ka nedzīvos, un visi tie 4 kandidāti tajās debatēs vienā mutē, katrs teica tā, nē, mans dzīvoklis ir mīļāks. Militārā policija, un ne tikai, es speciālisti, eksperti saka tā, Bējons arī gribot dzīvot Ogrē savā mājā, savā dzīvoklī. Militārā policija un eksperti drošība saka tā, ka daudz lētāk valstī izmaksāt, ja Bējons pārvāktos uz šejien dzīvot, uz šo te rezidents. Kā tev šķiet, vai rezidents kā tāda mums tā kā būtu jāatstāja vienkārši? Varbūt populistiski iemeslu dēļ tautai varbūt patīk, ka prezidenti no kaut kā atsakās, vai tomēr prātīgāk būtu Vējonim dzīvot tur? Pirmais varbūt tās ļausim prezidentam. Kad prezidents kļūst par prezidentu, tad viņš izvēlās kāds dzīves modelis viņam palīdz vislabāk strādāt. Ja prezidentam vislabāk palīdz dzīves modelis, ka viņš redz to, kas notiek normālā Latvijas vidē, tad varbūt tās, lai viņš arī dzīvo normālā Latvijas vidē. Ja ir vēlēšanās prezidentu noizolēt no pārējās pasaules, ka viņš redz apkārt tikai Jūrmalas miljonārus un domā, ka visiem klājas tikpat labi kā tiem, kas tur dzīvo riņķī, tad, protams, viņu var ieslodzīt tādā ļoti greznā būrītī, lai viņš tur dzīvo. Tā kā es domāju, šī lielā mērā prezidenta izvēle, kā viņiem ir ērtāk. Var būt tad, ja ir kaut kādi ļoti nopietni terora draudi, mēs kaut kādās tādās nonākam situācijā līdzīgā kā tuvi austrumi, tad iespējams, ka jāvadās pēc drošības apsvērumiem, ja šādu draudu nav, ja mums ir tik daudz spēcdienestu, ka es domāju, ka viņi ir kontrolē jebkuras aktivitātes, kas kaut kādas tur teroristiskas un nekas tāds mums, es pieļauju, ar tik lielu spēcdienestu skaitu un tādu slepenības sistēmu. Es domāju, ka mums nevajadzētu būt nekādām problēmām, un tāpēc arī es domāju, ka prezidents pats var izvēlēties, kur viņam ir ērtāk. Tur ir gan jā, gan nē. Tas ir ļoti strīdīgs jautājums, jo prezidents šobrīd kļūstot par prezidentu vairs jau tomēr nav tikai parasts ierīnas pilsonis Raimons Vējonis šajā gadījumā. Viņš jau kļūst par kaut ko citu, tas jau ir gan tēls, gan arī viņam ir pienākumi citi, diemžēl no daudz kā dzīvē, no privātuma vairāk vai mazāk ir jāatsakās un tā tālāk un tā joprojām, jo pasaulē ir dažādas pieredzes. Man te viens teica tā, Merkel dzīvojot ar savu to draugu vai kā civilu vīru vai kā viņi sauc kaut kādā tur arī īrētā mājā vai kur. Bet teiksim, Baltajā namā dzīvo prezidents Amerikas. Mēs esam iztaisījuši valsti, kur principā vispār par to, kurš mums ir tā kā Irānā. Irānā ir tā saucamā lietderības padome, ja, pirms vēlēšanām pasaka, tad kandidātus izvērtē lietderības padomu, tev ir slepenības pielaide, nav, viss nepiedalīs vēlēšanu, arī mums tāda pati sistēma. Pirms prezidents tāda tiek viņu nonominē, tad viņu pārbauda drošību, un tad pasaka, viņš der vai neder. Un tagad mums tiek pateikt, ziniet, kaut kādai struktūrai ir ērtāk, ka prezidents dejos tā, kā šī struktūra liek. Bet kas tad ir svarīgāks, prezidents vai kādas struktūras ērtības? Jā, es pieļauju, ka varbūt arī ceļu policijai būtu ērtāka, kad vispār prezidents nakšņotu pilī vai velkam. Jā, noteikti. Bet varbūt tās tik tiešām, ja mums ir, ja prezidenta
prezidents ir tas, kurš pieņem galu galā lēmumu, kāds viņa uzvedības modelis ļaus viņam visefektīvāk strādāt valsts labā. Un ja jau pat sāks policija diktēt, kur prezidentam tur un ne soli sāņus, ja, tieši otrādi, ja prezidents saka, es vēlos iet tur, tad policijai jānodrošina, lai viņš var bez problēmām un droši apmeklēt un tikties ar to, ar ko viņam ir svarīgi tikties. Es piekrītu, tā arī var uz to palūkoties. Nu, skatīsimies, ko tad izlems Raimonds Vējons, kad viņš stāsies amatā un kur viņš dzīvos. Paskatīsimies un pakomentēsim pēc tam. Esam tikuši līdz mūsu šīs dienas top 1. vietai. Un tā jau, protams, arī ir saistīta ar to, ka mums šobrīd ir ievēlēts jauns prezidents amatā. Tas gan vēl nav stājies, protams, bet jau sāk šobrīd cilvēki skatīties, kas tad pēc tam. Pirmkārt, sāksim ar to, ka atbrīvosies vakance aizsardzības ministrijā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Viņš pēc mēneša nepilnu kļūs par prezidentu un vairs nebūs Vai tas liks pārskatīt arī kaut kādā veidā valdošajai koalīcijai vispār ministru kabinetu kā tādu, jo ne jau tikai tāpēc, ka tā vakance būtu jāizpild, bet tāpēc, ka arī tās attiecības viņiem kaut tie prezidenta vēlēšanas uzrādīja to, ka galīgi nav harmonijā. Un viņi visi tā saka, ka varbūt nekritīs uzreiz, bet, un tas bet paliek. Jāsaka, ka vērtējot dažāda veida jautājumu grūzmas, kas tur sekoja vienam vai otram pēc tam, kad aizsardzības ministrs tika ievēlēts par prezidentu, manī kārtējo reizi rodas tādas bēdīgas sajūtas par to, ka Latvijas ļaudis vispār nelasa satversmi un neuzskata, ka satversmi kaut kas nopietnas. Ko tu ar to domā? Atveram, izlasām satversmi. Valsts prezidents nominē premjerministru. Premjerministrs izvēlās ministrus. Tas ir rakstīts satversmē. Ja, protams, mums satversme ir principā papīrs, kas ir domāts tikai, lai to neievērotu, tad prezidentus nominē jebkurš. Bet izlasiet satversmi, kas tur ir rakstīts. Līdz ar to straujumai ir jāaicina pēc satversmes labākais pretendents, kuru, protams, var apstiprināt Saeimas vairākums, labākais pretendents uz šo amatu. Nevis, ka tagad ministrs nodod stafetes kociņu nākamajam. Tas tā gluži nav. Ja mēs tā vadāmies pēc tā, kāds ir mums pamatlikums, kā ir iecerēta šīs valsts valdības veidošana, tad tā arī vajadzētu rīkoties. Par stabilitāti, nestabilitāti. Redziet, pašreizējais valdības līdzsvars, kas ir izveidojies, viņš, protams, neapmierina daļu no Latvijas biznesa. Viņš neapmierina daļu no, politiskā biznesa. Un tad ir atkal daļa, kur tas ļoti apmierina. Tā jau viss vienmēr ir. Ja, un tagad, tiklīdz neapmierināto daudzums pārsniegs kaut kādu kritisko slieksni, notiks kosmētiskas izmaiņas valdībā. Kosmētiskas? Vai arī pašas valdības maiņa. Vismaz. Ja, pašlaik tas, kas pašlaik ieskicējās, tur Bergmanis vai vēl kaut kas, ja, tas neliecina par kaut kādām pārmaiņām. Ja, bet tā kā jautājums, cik liela būs šī neapmierinātība, vēlme mainīt un kādā formā tā realizēsies. Es domāju, ka daudzas lietas tika apzināti atlikts līdz prezidentūras beigām. Prezidentūra tūdaļ beigsies, un tad iespējams tie, kas ar kaut ko ļoti neapmierināti, pacentīsies izspēlēt intrigu, lai kaut ko mainītu. Vai tev ir kaut kādas zīmes, kas liecinātu par to, ka tā neapmierinātība vai to neapmierināto paliek vairāk, kā tu teici, ja viņi būs to kritisko masu sasnieguši, tad tas viss notiks? Vai tomēr stāv uz vietas, vai varbūt iet mazumā tā kritiskā masa? Tā neapmierināto skaits. Man šķiet, ka varbūt tas, ko vēlas tā neapmierinātā daļa, ko vēlas, lai, premjere vai kaut kādu nozaru ministru sasniegt, kad iespējams to nevar sasniegt neviens. Bet cerība, ka citi varbūt kaut ko darīs labāk, tāda pastāv. Tāpēc es nezinu, vai kaut kāds, iespējams, kaut ko var pārdalīt, atņemt vienam, iedot kādam citam. Bet es par to gribēju tieši prasīt, paskaties, ja, piemēram, es saprotu tā, ka Nacionālā apvienība cieti stāvējusi uz to, ka viņi arī pēdējā kārtā balsoja par Egilu Levitu, ja, un līdz ar to viņi faktiski balsoja par koalīciju. Bet tās balsis, labi, tur saskaņa kaut ko laikam ir iedevusi klāt, bet arī, piemēram, mazās opozīcijas partija. Varbūt, ka viņas var ņemt. Tad pirmais slepenais balsojums, tāpēc ir slepenais balsojums, lai katrs drīkstētu neteikt un arī nebūtu zināms.
Un tam ir daudz principā atklātie balsojumi neļauj cilvēkiem balsot pēc sirdsapziņas, jo viņš tad viņam ir jāsaceļās pret partiju, kura viņu atbīdīs, izsviedīs un tā tālāk. Kas attiecās uz Nacionālās apvienības un to viņa piedāvāto kandidātu? Redziet, Nacionālā apvienība veido jaunu mītu, un šis mīts ir, kāds ir amerikāņu sapnis? Katrs zābaku tīrītājs var kļūt par miljonāru. Kāds ir Latvijas sapnis? Ideāls latvietis ir tas, kurš šo zemi ir pametis, kurš dzīvo Luksemburgā un kurš uz Latviju īslaicīgi atbrauc tikai tad, kad viņi jau par prezidentu. Ja ar šādu platformu Nacionālā apvienība nāk pie vēlētājiem, un tas ir mūsu ideāls, ļoti labi, ļoti jauki. Viņi ir radījuši jaunu ideoloģiju, kuru viņi šeit centīsies realizēt. Un es pieļauju, ka varbūt arī kādam no Nacionālās apvienības, ne katram no Nacionālās apvienības patika šāda vīzija. Paldies, tāpēc mēs nezinām īsti, kurš tad kā ir balsos. Laiks mums vienkārši vairs nav. Paldies Jurim Paidaram, Neatkarīgās Rīta avīzes galvenā redaktora vietniekam par viedokli. Jūs tos visus uzklausījāt, seciniet paši un domājiet paši. Mēs ar jums tiksimies pirmdien, lai jums patīkam nedēļas nogali. Visu labu!